Ziemciešu dobas nenozīmē, ka nebūs darba vispār, bet darbs būs savādāks. Viengadīgo dobai katru gadu viss ir jāiestāda, bieži jālaist jaunie stādi un rudenī jārok atkal ārā. Bet ziemciešu dobai galvenie uzdevumi ir viegla ravēšana vai mulčēšana, kamēr augi vēl jauni un nav blīvi saauguši, veco stumbru un lakstu nogriešana vēlā rudenī vai agrā pavasarī, atsevišķu augu dalīšana pēc vairākiem gadiem, ja tie saug pārāk blīvi. Tātad darbs ir, bet tas vairāk ir par saudzīgu uzturēšanu, nevis katru gadu sākt no nulles. Veidojot digitālos puķu dobas rasējumus, es īpaši domāju par augu kombinācijām, kas var augt kopā vairākus gadus, zimcietēm, kas ir pietiekami izturīgas mūsu klimatiskajiem apstākļiem, struktūru, kas izskatās sakārtota pat tad, kad daļa augu ir apgriezta vai atpūšas. Tādā veidā dārzs kļūst par vietu, ko reāli iespējams uzturēt līdzās darbam, ģimenei un ikdienas dzīvei.